Sveicināti piedzīvojumā dabā! Pēc ilgas un karstas un mokošas vasaras mēs atkal esam sapūsušies. Mugursilmus esam piekrāmējuši pilnus ar vajadzīgām lietām, lai dotos piedzīvojumā. Karstums ir atlaidis, un katram normālam latviešu dzīvniekam sāk rasties interesi par dzimtajiem novadiem. Tāpēc mēs šogad atkal parādīsim jaunus maršrutus, jaunus paņēmienus, jaunas vietas un galvenais jaunus cilvēkus, kuriem kaut kur no smadzenēm ārā pild vēlme doties dabā. Lauks ir Strēņķi, normāli latviska pilsētiņa ar zināmām novirzēm, pa ko smaida visu Latviju. Bet te aiz muguras ir Staļina laiks, neticami, mājas, cilvēki, viss pilnīgi cita savienība. Unikālo vidi mēs apskatīsimies rītā, bet šodien ejam satikt jauniešus, ar ko mums norunāta tikšanās ir Sedas stacijā, un tad dosimies uz Gaujasmalu. Jāpasaka tas, ka jauniešus mēs mēģināsim nolikt uz nakti kvalitatīvi gulēt, viņiem telts līdz nav, un vēl mēs paskatīsimies, ko mežā mīlētājs var atrast, lai izdzīvotu. Ejam pakaļ mūsu brīvprātīgajiem. Viņi ir atbraukuši ar vilcienu, skaties. Viņš uzvedās kā idiots. Pats esi pilnīgs idiots. Tā nu nevar darīt. Paiem malā, tāpēc te var braukt vilcienu. Draugi, šitā ir lieta, ko nekādā ziņā nedrīkst darīt. Nedrīkst izklaidēties šādi vieglprātīgi. Tagad skolas laiks ir sācies, bērni arī staigā pārpus sliedēm. Un vilciens, lai ir liels dzīvnieks, bieži vien piezogās nemanāms, un tad jau būs pa vēlu domāt, kur ragi un kur nagi. Nedrīkst staigāt šitā pa sliežu ceļiem. Sed ir super vieta ar to arī, ka šeit var piebraukt. Gan ar vilcienu, gan ar autobusu, apmest līkumu pa purviem, pa mežiem un braukt atpakaļ. Un kāpēc mēs uz sliedēm? Tāpēc, ka šobrīd ilgtspējīgi domāt ir baigā mode, un vilciens tiek uzskatīts visā pasaulē par videi draudzīgāko transporta līdzekli. Kāpēc? Tāpēc, ka vienreiz uzbūvētas tās sliedes vairs nemainās un atliek tikai trankāt tos moduļus pa viņām. Tas skaitās, lai dzīvo vilciens. Lai dzīvo vilciens. Un vairāk tu tā nedari, jā? Stacijas nosaukums Seda, ja izdomājat braukt uz šo pusi. Protams, ka maršrutu mēs pēc tam Nomad LV mājaslapā parādīsim, kur mēs gājām. Tagad reku divi caulīs atbraukuši. Ciematā tev šitā nesapratīs. Piekdienas vakarā šī formā. Jā. Čau, Māris. Sveiki. Čau. Elīna. Elīna. Un kā tu jūs atbraucāt? Vilcienu. Forši. Bija tā foršā skaņa. Nu jā, protams, tas jau piederās vilcieniem. Un autobus šī gadījumā ir daudz skaļāks un neprognozējamāks. Ar vilcienu nekas nevar notikt. Ja tu esi iekšā, tad tu vari braukt. Ko jūs zinat par Sedas purvu vispār? Sedas purvu? Nu, tur rok kūdru. un ko, tur var makšķerēt. Esmu tur makšķerējis. Ja pa makšķerēšanu lūdzu nerunā savādā koltīs, līdz pieslēgsies. Es varu iekaist, jā. Ko tu esi dzirdējis par Sedu? Reiz biju uz tādu raidījumu, kā skatījos, cik es zinu, pārsvarā krievtautības cilvēku. Jā. Un man izbrīnīja, ka te ir kapi starp priedzēm. Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Nē, par Sedu man pilnīgi nekādas nojausmas citādi nav. Nu, cik es saprotu, tagad tā savulaik izrakņātā zeme, kur ļoti daudz raka kūdru, tagad kūdru roka maz, bet viņi ir sākusi baigi forši atkopties. Un laikam tad mēs šodien arī to apskatīsim, jā, Jāni? Tu esi sagatavojis maršrutu. Tāda mūsu plāniņš ir 2 dienu pārgājiens. Sākumā iesim apskatīt tuvējos priežu mežus un aiziesim līdz Gaujai, tāpēc, kad Gauja ir mūsu lielākā upe un šitais posms varbūt nav tik labi pazīstams. Un rītdien dosimies tādā pastaigā caur Sedas purvu. Ceru, ka beigās ieraudzīsim arī kādu putnu, jo šobrīd ir tieši putnu migrācijas laiks. Kāda ir jūsu pieredze iešanā dabā un palikšanā pa nakti šajās rudens apstākļos? Nu, es principā ar draugiem esmu gājis. Mums pat katru gadu ir tradīcija 31. decembrī palikt mežā pa nakti. Un pēc tam visi kopīgi dodies svinēt jauno gadu un tā. Tā kā ir pabūts. Parasti izmantojat telti vai pašbūvēt? Mēs speciāli tieši tajā reizē neņemam līdz telti. Mēs izdomājam, uztaisam nojumi, kurinam ugunskura un vienkārši uz maiņām ejam gulēt. Tā. Un Jaunkundzei? Nu, tā kā esmu dzimusi Limbažos un augusi, meža man nav sveša lieta. Vai arī, teiksim, palikt vietā, kur nav elektrības. Arī gulēt uz zemes, proti. Un, teiksim, ar tēti zemlētas makšķerēšanu ilgas stundas salā. Un apmaldīties ir gadījies? Nereiz, nē. Mēs esam faktiski trāpījuši. Twitter spēks ir liela lieta. Twitterī samedīt cilvēki visi. Tomēr ir tā kā kaķi, kuri māk nokrist uz kājām. Kādas būs tās kājas, to mēs paskatīsimies.
Vienmēr dar atgādināt, atceries, Oltī, Latvijas valsts mežos mēs drīkstam brīvi staigāt, drīkstam kurināt ugunskurus un drīkstam paņemt malkai nepieciešamo kokus. Un šī stigu atzīme bieži vien labi nodara priekš orientēšanās, jo stigas ir burvīgi orientieri un pa stigām arī vieglāk iet. Es domāju, šodien mēģināsim arī pie stigām pieturēties. Tas joks ir tāds, ka tas nāk laikam no vācu laikiem, no baronu laikiem, ka visu stigu orientācija ir ziemeļ-dienvidu virziens un pēc tam tad iet krustā. Tikai viena vieta laikam bija, kur tas tīklojums kaut kā pie Vīciem, man liekas, kur viņš ir šķērsams. Jā, jaunos laikos manīs, bet citādi ziemeļ-dienvidu tas nāk jau no vācu laikiem, no baroniem. Tad pagaid pa šito stigulēju? Ejam gar kapiem pagaidām. Attīties slavenais kapelīni, kur tu teici, ka tas var kapi un priedi un atkal kaps un atkal priedi. Nu kā kapi izskatās tā kā likās? Nu izskatās, ka te vairāk mirst nekā atzīmes. Kas saprāt, mums būs jāpērk biļetes? Mums būs jāpērk biļetes, tev kas saprāt? Jā, mēs pat apgalvojām publiski jauniem cilvēkiem, kur mācās iet mežā. Mēs apgalvojām, ka visas stigas ir ziemeļ-dienvidu un rietumu austrumu. Visas nē, ir šķērs stigas, piemēram, ja grib pārliecināties, tad paskaties tagad, ja, kur ir šī stiga, kad mēs novizējam, ja mēs ar busolīti novizējam, ja, tad redz, ka viņš rāda, tad dienviļu virzienā, dienvidi ziemeļi, dienvidi ziemeļi. Tā ir vecā klasiskā vācu mežkopība, ar ko viņi sāka sakārtot mežus. Un attālums starp stigu un stigu, ko mēs nogājām tagad? Atšķirīgi, ļoti atšķirīgi, bet principā veidojās kvartāls apmēram ap 30, 35, 40 hektāriem. Attālums var būt ļoti dažāds. Tas atkarīgs no tā, kāds meža masīvs veidojas. Ja viņš lielie meža masīvi, un šīs stigas ir regulāras, tad arī kvartāli ir regulāras formas, bet viņš tā kā šeit, piemēram, redzams, ja, nu viņš nav regulārs. Viņš ir, tāpēc, ka tur ir dzelzceļš, tad ir dzelzceļa mala, kas ietekmē. Klausies, tu teici, ka tās stigas vācu laiku kārtības apliecinājums, bet no vācu laikiem tās stigas diez vai saglabājušās. Es saprotu, pa viņām diezgan pamatīgi rūpi tur. Es redzēju, pa tās vidzemēm mums tur purvam pāri viss spriedīts ir atkal atjaunots, kārtīgi nocirsts un var visu redzēt labi. Kam tās stigas domāts dabā? Nē, stiga ir, tā kad vecie vācu baroni iedomājas, ka jā, šeit ir kārtība un mežs jākop ir meži, tad domāja, kā mežu aprakstīt. Un, lai mežu aprakstītu, tad veidoja kvartāls. Kvartāls tā kā tāda lapa viena grāmatas varētu būt. Jā. Un šos kvartāls atdala stigas. Redzamas, pamanāmas, un šajos kvartālos savukārt pēc taksācijas rādītājiem izdala nogabalus. Tie ir nogabali, ja, piemēram, šī gadījumā šis nogabals būs šī atjaunojusies mežaudze, ja, tālāk tas lielais nogabals, kur ir tā priede, tā būs kaut kāda, 60, varbūt 80 gadīga priede ar biezībām, ar visiem saviem rādītājiem. Tāpēc ir viegli saprast, kas tajā mežā notiek, un plānot mežsaimniecisko darbību un tā tālāk. Stigām šī brīža nozīme ļoti liela ir, piemēram, tādos mežos, kur ir sausie tipi. Jūs esat pamanījuši, ka stigas safrēzē ar šķīviem sabrauc. Tad, ja kaut kas aizdegās, uguns netiek pāri. Un tas ir ļoti svarīgi, ja, lai neizplatās milzīgā teritorijā. Mums bija dažus gadus, tagad ir pagājuši jau Trikātas pusē, kur mēs varējām noturēt ugunsgrēku mildu 15 hektāros, tikai tāpēc, ka bija stiga safrēzēta. Ja nebūtu šī stiga, jo tur iekšā tajā trakajā liesmā, kur liesmas iet jau pa vainagiem, ja, tad viņš nav apturams tik vienkārši nemaz, ja tas ir bīstami. Un tādā veidā ierobežo šo uguns izplatīšanos. Nākamais stigas ir, tā, kad notiek mežstrāde, stiga kalpo kā pieviešanas ceļš, materiāls, kad var laukā no meža. Ja? Tas stigas kopi diezgan tā regulāri, ja viņas vienreiz uztais un tu liek mierā? Diezgan regulāri nevar būt, ir vai nu regulāri vai neregulāri, bet viņas kop regulāri, jā. Viņas kop regulāri, tāpēc, ka ir plāns, uguns apsardzības plāns, kas ir katru gadu viņas ir jāatjauno, jāapsako, jāatjauno, un neļauj viņām arī aizaugt. Orientieristam tādā gadījumā, ja viņš tiek uz stigas, viņš zina, ka viņš ļoti labi ātri var paskrīt. Tas vienmēr zina. Ātrākais, tad orientieris noteikti būs ātrāk pa stigu nekā lausties caur mežu. Tas ir visam skaidrs. Mūsu mērķis ir šodien tikt līdz Gaujai un rītdien apskatīt Sedas purvu.
Vai tu mums varētu iedot kaut kādu Izslēgšu. virzienu, kur šodien līdz Gaujai labāk aiziet? Kur pie gaujas palikt, jo tev, cik es saprotu, Tā, pa šo stigu jūs iesiet, un tad jums te jāizlēm. Šis ir viegls orientieris. Tātad šis virziens, ja? Jā. Tur ir tā stiga mazliet, te būs lūzuma punkts. Jūs aiziesiet priekš čērstigas. Tad neliels lūzuma punkts, viņa aiznāk. Un tad jums jāizdomā, vai nu jūs ejat caur mežu, kas ir ļoti viegli izējams, jo te ir šoseja, Rīga sapratu. Valka, ja? Jā. Bet kāpēc gribi, lai mēs nonākam uz tām pulkām? Tāpēc, ka no pirms pulkām ir pagrieziens, tāda iebraukta vietiņa, kur gaujas malā ir, ja jūs domājat par nakšņošanu, palikšanu, tad tur ir avots. Klausies, nav slikti satikt mežzini mežā. Viss kārtībā. Kā tas ir, tas, ko tu biji domājis, un tas, ko viņš pastāstīja, tad tagad mēs... Nu, sēdes purvs mums ir plānā, un tagad mums būs jauniešiem atjautības uzdevums atrast avotiņu. Tagad mēs dosim karti jauniešiem rokās, lai mūs ved padzerties. Pareizi, orientējās Latvijas valsts mežos. Jūs redzat karti, es jau redzu šito te. Ziniet, kas šitais tāds ir? Viņš ir bišķi līdzīgs vītenim, bet viņš nav tas indīgs augs. Selāgo apdzira. Ar šitā auga novārījumu cilvēkiem sanāk, ka bija utis, ja nemaldos, viņš indīgs. Izmazgā ševeļuru. Bet utis beigts. Tad, ka tu esi mazgājis ar viņu galvu. Kā jums patīk mežsargs stāsts? Tas gan interesanti īstenībā, bet tieši par tām stigām nezināju, kas vispār tā kā no vācu laikiem nāk. Jā, apsties, mums šodien izskatās arī kapitāls gabals pa stīgu paejams. Kā tev šķiet atradīs to avotu? Elīna, kā tev ir ar Es orientēšanos? domāju, ka Jāsaka, nevajadzētu paldies būt sporta problēmām. skolotājiem un geogrāfijas stundām. Bija tā tad. Bija. Tu varēsi tad iziet. Kā tev Tad šķiet? Daudz mums jā. Tev uzticam karti. Jā. Wow. Un tu tad seko, kā tur ir, ja? Mērogs. Ko nozīmē šis mērogs? Un tā kā 1 1 centimetrs ir 50,000 Metri. kilometru čisti. Nē, Visvieglāk ir paņemt 2 nulles beidzamās nost, un tad mēs redzam 1 centimetrs, 500 metri. Skaidrīte. Mēs turamies tavā formā. Skaidrīte! Cik gribās to avotu ūdeni nozert? Jā, Gauju ieraudzīt gribu šodien vēl. Elīna mums redz. Mēs esam pienākuši pie viena kultūra vēstures mantojuma, kas šobrīd Latvijā ir sastopams. Kādu jūs novērojam, ejot pa mežiem? Ikdienišķi ainava. Jā, tiešām šī pusē ir. Kāpēc? Kā šķiet? Seņotāji nemāk uzvesties. Nav tā, ka varbūt pietrūkst tas, kad stāst jau, ka pēc kādiem gadiem 3 šitās pieņems par naudu, un tad es ceru, ka viņas pazudīs. Kas vēl ir šitā pudelā? Stūvums ir tāds, ka korķītis ir iesūnojis blakām, tad viņš jau kādu gadu stāv. Un šis te caurums ir ceļš uz elli. Pa viņu ierāpo iekšā un ārā neizrāpo. Kur iepastiesies, cik daudz viņš ir tur. Kukainīši, reku viens vagulīts, reku viens, reku bitīti, reku vēl viens zirneklītis, ja? Reku, skaties, te visi, redzi? Te saņiet visu bioloģiskā daudzveidību. Reku vēl smulkā putrā, visi, reku, redzi? Superīgi vienkārši, un visi viņi ir beigti. Tādu vabuļu varbūt uz hektāru šitajā mežā tik arī ir domāti. Un tad brīdī viņi nav salieši tajā sūdā un visu. Kāpēc tas muļķis sēņotājs vismaz aizskruvēt varēja? Nu neatstāja viņu, nu neņem līdzi, ja tev negribās, bet aizskruvē. Mēs, protams, ņemsim līdzi. Bet reku ir masu kāpes, paskaties, cik stulbi pazaudēti kukainīši. Reku, Elīna, reiz esam piestājuši. Izstāst, kā mums iet šobrīd. Elīna, šobrīd es teikšu labi turās. Mēs esam vēl Latvijas teritorijas robežās. Mums ir ieplānots apmesties šeit. Mēs esam aptuveni kaut kur, nemaldos, šeit. Nu, kā tev šķiet pa stigām orientēties vienkārši? Nu, ja pārzinu visus topogrāfiskos simbolus, tad ir vienkārši, bet, nu, tā, ja man īsti nav sajēgas par viņiem visiem, tad nav tik viegli. Nu, tomēr ērtāk nekā, ja mēs iet vienkārši pa mežu, ne? Jā. Teiksim,
kur ir grāvis priekšā. Es nemaz nezināju, ka kaut kāda tāda zila līnija ir grāvis. Lūk, draugi mīļie. Re, kur ir tieši mūsu vajadzīgā stiga, man liekas, tā šķērs stiga, ko mēs meklējam pēdējā, kas mūs izvedīs. Oltiņ, ņem pudelīt, ejam, mums jau laiks kurināt. Es domāju, kas labāk viņu atstāt šitādu mežā, jeb tomēr, kas ir labāk, vai ļaut viņai būt pa masu kapiem, vai tomēr var aicināt sadedzināt? Jo cits saka, piesāņo. Labāk Labi nav paņem labi, līdzi, bet kas ir mazāks ļaunums, labāk paņemt līdzi un atstāt nokopinās. You'll never calm down. You'll never calm down. Tall on the street and the weight of the ground. And back to the start and the square. And bleeding out, it is pinching the flame. We repeat forever. Mēs esam atraduši Gauju. Elīna, apsveic tev! Ko mums mežkungs teica, kad jāmeklē tas avots ir kaut kur pašā Gaujas maliņā. Es piedāvātu, ka nometam somu šeit nost un sadalāmies 2 to plus 2 to un pastaigājam. Tur 500 metru radiusā būtu jābūt. Es nezinu pa avotiem, bet upe ir šausmīgi skaisti. Par spīti tam, ka visā Kurzemē un pie Rīgas ir lījis tā kā pa Jāņiem, šeit Ziemeļvidzemē un arī pie manis Vidzemes centrālajā augstienē ūdens ir baigi maz. Un visam par iemeslu ir šitie te, kuri nepaliek dzelteni un nebeidz sūkt ūdeni. Viņi dzer. Un tas nozīmē, upē ūdens nav. Kamēr lapas nenodzeltēs un nesāks krīst, plus vēl bišķīt lietutiņš, ūdens būs tik zems. Un slikti ir tas, kad sācies jau tas zivu nārstu liegums. Te jābūt kaut kur taimiņam, varbūt arī lasim. Un kur te viņš te var noslēpties? Paskaties, viss ir kā uz dēlnes redzams. Nu, avotiņu meklēšana izrādījās interesanti. Bija kaut kādas mums 3 versijas par avotiņiem, bet secinājums ir viens. Avotiņš ir, bet izžuvis. Labā ziņa tāda, ka blakām tek lielais avots Gauja. Tas nozīmē, ka ūdens būs, bet tikai būs jāvāra. Jā, tā nav problēma. Un mēs ar Robčiku atradām te vietu. Gauja ir 50 metri. Izcirtums ir arī 50 metri. Tas nozīmē daudz savas smalkas. Tā ūdens malka 2 lietas. Un te mēs mēģināsim uzbūvēt nojumīti. Mums ir striķīts līdzi. Pēns. Kas mums vēl ir? Marcipāns. Tas tev, lūdzu. Un bonus tā kā šodien. Un vēl ir aptieciņa, obligāti. Montēm, kalniem. Un šodien izmantosim tādu te nelielu tentu, kas principā 2-3 cilvēkiem neko nesver, ļoti ērti nes līdzi. Ar viņu ekstremālos apstākļos var ļoti ātri kaut vai apsekties, uzklāt savu virsū, nesalīt tādā stundiņā un iet tālāk. Un kur liksim? Kā domā? Liksim šeit. Kā pārliksim pāri koku, saliksim šķērsdēļus, šķērskokus un jāliek pāri. Uguns, kur šeit un viss kārtībā, viss notiek. Super, tagad mums darba dalīšana. Piedāvāja tādu, kad Elīna vāc malku sausos vieglos zariņus nes. Tur malā kaudzītē Oltīs regulē satiksmi. Mēs tevī nodarbojamies būvniecību. Šitās sausās eglis, kas te padās, mums jau ir Dievu dotas, mēs atzarosim un izveidosim karkasu. Ja? Sekojiet Latvijas televīzijā tālāk mūsu celtniecībai. Elīnā, Jā. man tā vīriešu rosīšanās vienmēr likusi pārāk uzkrītoši. Pastāsti, ko tu domā, kā izvērtīsies tā nakts guļa zem šitāda te kaut kāda jocīga melna palaga? Un kāda ir tev apsvērumi par to, kas tu sagaidāms tagad šajā naktī? Es ceru, ka es nenosalšu, tas ir Jā. pirmkārt. Otrkārt, es tikai gaidu, kad es varēšu uz uguns, kur zafīriņas cept. Te ir līdz maršmelo? Īstie? Aiz aptiekšā? Ai, tad nav īstie. Teic. Labi, klausies, bet guļamais kāds tev ir līdz? Vienkārši parasts guļamais, kur rudenī vēl var iztikt. Bet, ja jau aiziet kaut kā, nezinu, +2 naktīm, tad būtu diezgan nelabi. Tu guļamais vēl lienot ilgs cimdus rokās? Es skatīšos, kā būs pirms gulētiešanas. Ja būs beigas slikti, tad vilkšu. Vai tu esi gatava arī sēdēt uz mājām, vai labāk, lai Robis visu izdara? Viņš jau tur baigi lielās, ka viņš ir šausmīgs tur bijis. Kāpēc viņš tā bija? Nē, protams, uz mājām forši.
Tas nebūtu jau īpaši jauki, ja es pamostos no Roberta kliedzieniem un ka vilks viņu nolāda vai kaut kā tā. Sarkangalvītis. Jānis ir daudz bijis visādās vietās un visādās lietās. Viņš varēs parādīt, kā jātaisa īstais ugunskurs, kurš nemaz nav jāpieskata, kurš visu nakti vienkārši degs. Tāpēc jāmeklē raisni baļķi. Es tieši palīdzu. Okay. Te klausies, pa labi Husqvarna darbojās. Ja nenorīst kaut kādu pusstundu, ceram, ka drīz bench beigsies. Mēs ar Robertu saskaldījuši esam visādas malciņas. Par šito pastāstīšu vēlāk. Ieprezentējam namiņu. Vēl nav pabeigts galīgi. Kā Rīga būvējās arī mūsu namiņš. Ir tikai jumtiņš, Jā. tikai virspus. Tad ļoti ātra konstrukcija vienkārši, ja, ko mēs izdarījām. Viens mietiņš pāri, 3 mietiņi uz leju. Un kas labums, ka viņi varēs gurēt garaniski iekšā ar galvām uz ugunskuru. Tādā veidā abiem būs pietiekami silti. Vēl mēs to namiņu sānu sienas, ja? Uzlabosim viņš. Būs siltināšanas projekts un eglis saliksim apakšā. Bet ko mēs, kā teikt, uzlabosim ugunskuru? Mēs uztaisīsim siltuma sienu, mūri. Tātad šeit būs no šiem te mitrajiem kokiem mūrītis, kurš atstaros ugunskuru priekš viņiem teltī. Tu ugunskurs būs parastais un tev šitais vienkārši būs tā kā siena. Tā. Jā. Tas būs apmēram šādi. Šeit arī svarīgi ievērot to, lai spraugas pēc iespējas mazāks. Ja mēs gal galā par siltumu cīnamies. Šito sauc saimnieku gatavs. Protams, jo viņš ir blīvāks, jo ir labāk, vai ne? Bet arī šāds tekaut, tie ir dažas šķirbas, tomēr tas atstarošais elements un siltums, kas būs cels dūmus vairāk uz augšu, griezīs iekšā visu siltumu namiņā. Tāds lūk izskatās gatavs siltuma mūrītis. Kā tev liekas? Tu esi gulējis pie siltuma sienas. Radiators. Nē, esmu gulējis. Varbūt tas būs epic fail. Radiators? Es uzticos. Es nē. Bet mēģināt vienmēr vajag. Es gulēšu savā dūnu guļamaisā. Apmēram kilometru tālāk. Bet jūs būsiet tā kā trusīši. Mēs esam te trakie zinātnieki, kas sagādā tev šos jokus. Un tad tev būs jāpaļaujas tikai uz Robčiku. Es ieteiktu kļūt klīrīga un lai viņš tur kurina. Tad es varētu īdēt, nē, Robert, man nelūza nāks. Jā, un tad tu varētu arī mierīgi gulēt un teikt, iedos uz guļamais, tu tāpatās visu vakaru kurinās ugunskuru. No rīta tu redzētu, ka Robijs gulētu kā sunīts, saritinājās ap ugunskuru vietiņu un izdzīvot tā cilvēku. Tu zini, kad ir jau oktobra vidustēju, man vienmēr ir līdzi dzeltenies koferīti. Atver koferīti, viņā iekšā ir maza kamera. Mazo kameru uzstāda ar šņukuru uz priekšu, ieslēdz mikrofonu, to obligāti jāieslēdz. Tad nekas neierakstās. Tad atver vaļā. Un šitādā situācijā noliek to tur, filmē sevi. Ka tu redzi sevi. Un tad nospied pogu rek. Un tu stāsti, kā tur ir un kā nav. Uzzinājām kara iesmus. Labi, īstenībā nē, mēs vienkārši cepsim zefīriņus. Rodas mazliet idylliska sajūta. Tad liekas, ka tūlīt uzradīsies kaut kāds manieks un mēs nostāktos. Jo tā parasti filmās notiek, ne? Kopumā ir baigi jauki. Tiešām. Jūs būs neticami silti. No. Superīgi, vai ne? Un arī garšo pēc cukuru diabēta. Kolpi. Pienāca laiks izbalsošanai.
Es, Blondīne teiktu, es esmu šokā. Pilnīgi sausums. Mēs gribējām, lai Džeki un meitenes tiešām ierīja realitāti. Kas notiek? Līs šeit nav 2 mēnešus, tu vari gulēt pat Ežiņā. Un no otras puses ir siltākā nakts visā oktobrī. Bļāviens, nebija pārāk vienkārši, ko mēs viņam atstājām. Bija jau plānots pēc prognozēm -4 grādi. Jā, būs pēc 2 dienām, ne šovakar. Mums pienāca laiks sazināties ar mūsu draugiem. Jo, kas bija labā ziņa? Tas, ka viņi tiešām ir iesācēji, viņi neko nesaprot ritīgi. Nu, Robčiks ir gulējis decembrī, bieži vien tas tur Jā. normāli. Bet Elīnai varētu būt cieti. Uzvan, Viņai būs piedzīvojums. Otrā bāze izsauc pirmo. Kā dzirdat?